1905. gada revolūcijas notikumi manā dzimtajā pusē. 1905. gadā sākās revolūcijas uzplūdi Aizputes apriņķī. Aizputes apriņķa muižnieki iestājušies soda ekspedīcijās, lai cīnītos pret revolucionāriem. 1905. gada rudenī cara valdība iesaistījusi dragūnu nodaļas revolucionārus apspiešanai. Dragūnu nodaļas nežēlīgi izrēķinājās ar revolucionāriem. 1905. gada rudenī Kazdangā sakarā ar gatavošanos Aizputs karam noticis lauksaimnieku mītiņš. Mītiņu vadījis Jānis Pumpurs. Pēc mītiņa visi partijas biedri sanākuši pie skolotāja Pumpura apspriest tālāko rīcības plānu. Tā galvenais mērķis bija noorganizēt laukstrādnieku streiku un atbrīvot ieslodzītos revolucionārus. Streiks tika noorganizēts. Darbu pārtraukuši visi Kazdangas muižas kalpi. Tad pilī uzbrukuši, maskējušies, pils sargus un sulāņus sagūstīja un ieslodzīja. Viņi meklēja ieročus un munīciju, Mantēfeļa pilī ieročus neatrada un aizbēga. Tikmēr dragūni pa to laiku ielauzušies un sākuši uzbrukumus. Sagūstīja revolucionārus un revolucionāri tika spiesti atkāpties. Uzbrukumā piedalījušies revolucionāri no Valtaiķiem, kuri 1906. gadā nošauti parkā pie dīķa. 1905. gada revolūcijas laikā muiža tika nodedzināta. Ugunsgrēkā gāja bojā ievērojamas mākslas un dokumentālas vērtības, kā dažādas gleznas, interjera elementi un apdara. Muižas īpašnieks barons von Mantēfels pēc tam muižu atjaunoja no 1907. līdz 1914. gadam. Kazdanga bija kļuvusi arī par vienu no vietām, kur pēc sacelšanās sekoja īpaši smagi soda pasākumi. Represīvo karaspēku vienības izpildīja vairākus nāves sodus vietējiem iedzīvotājiem, kas bija saistīti ar nemieru organizēšanu vai piedalīšanos tajos. Kazdangas apkārtnē represijas bija sevišķi bargas. Viens no tiem, kam tas skāra dzīvi, bija Juris Zingbergs. Juris Zingbergs bija Latvijas sociāldemokrātiskajā partijā. Viņš dzimis ap 1875. gadu Paduras pagastā, Kuldīgas apriņķī mežsarga ģimenē. Viņš mācījās vietējā Paduras pagastskolā un vēlāk iestājās Baltijas skolotāju seminārā, pēc kura beigšanas sāka strādāt kā skolotājs Laižas pagastskolā netālu no Kazdangas. Juris Zingbergs bija aktīvs sabiedrisks darbinieks savā pagastā. Viņš atdibināja kori, darbojies pagastbiedrībā un izcēlās starp skolotājiem kā cilvēks, kurš negribējis pakļauties baronu vai muižnieku spiedienam. Viņš aktīvi iesaistījās 1905. gada revolūcijā savā novadā. Viņš kļuva par vienu no reģiona revolucionārās kustības vadītājiem Laižas, Kazdangas un Aizputs apkaimē un pat piedalījās nelegālā skolotāju konferencē, ko Liepājas komiteja organizēja 1905. gadā. 1905. gada decembrī viņš tika arestēts savā stāva mājās kopā ar citiem revolucionāriem un tika nogādāts uz Kuldīgu, kur ieslodzīts vietējā vingrotāju biedrības zālē, bet vēlāk grupa pārved Zeltaiķiem, kurā daudziem ieslodzītajiem bija soda izpilde, un 32 cilvēki tur tika nogalināti. Tomēr Juris Zingbergs turpināja pārvietot, un 1906. gada 2. maijā Rokaižu muižas ceļmalā, netālu no Laižas skolas, kur no ceļa otru pusi to vēroja viņa tēvs, viņu pakāra un pēc tam vēl vairākas reizes sašāva. 1928. gadā Laižas izglītības biedrība Progress par visā apkārtnē savāktiem ziedojumiem viņa sodvietā uzliek pieminekli viņam par godu, kurā iekalt vārdi par tautu, brīvi, cilvēci, to deva savu dzīvību. Un 1926. gada 8. septembrī šo vietu apmeklē Rainis un pēc tam raksta: Mēs atradām saigas puķis pie pieminekļa. Darba tauta nav aizmirsusi tos, kas mira, lai viņi dzīvotu. Līdzīgi drosmīgs cilvēks savā laikā bija Jānis Pumpurs. 1905. gada revolūcija atstāja dziļas pēdas Latvijas vēsturē, kas bija cīņa par taisnību, vienlīdzību un brīvību. Šajā laikmatā daudz parastie cilvēki kļuva par drosmes un pārliecības simboliem. Viens no tiem bija skrundas skolotājs Jānis Pumpurs, kurš bija vienkāršs, bet sabiedriski aktīvs cilvēks.
kurš iestājās par taisnību un tautas tiesībām. 1903. gada pavasarī Kazdengas pagasta skolā par skolotāju sāka strādāt Jānis Pumpurs. Pumpurs bija iejūtīgs pasniedzējs. Viņš nelietoja miesas sodus un audzināja bērnus ar pārliecību, kā arī savu dzīviskiem piemēriem. Pumpurs arī bija iemantojis sociālistu slavu Kazdengā. Viņš pulcēja ap savu jauniešus, devis tiem lasīt nelegālu literatūru, un kā arī viņš bija veicis politiskās izskaidrošanas darbu apkārtēju mūžu kalpu, laukstrādnieku un zemnieku vidū. Arī Jānis Pumpurs bija Latvijas sociāldemokrātiskajā partijā kopā ar Juru Zinbergu. Viņš arī aktīvi bija piedalījies aizputes apmeklēšanas organizēšanā. Galu galā viņš bija apcietināts un ieslodzīts aizputes cietumā kopā ar citiem 5 cīnītājiem. Visi bija nodoti soda ekspedīcijai, un galu galā Jānis Pumpurs bija pakārts Kazdengas pagastā. Kazdengas aizputes ceļa malā pie Zīļu laukos augošās mežābeles, un tepat arī tika nošaut pārējie ieslodzītie. Jāņa Pumpura līģi pārvedus uz Skrunas pagastu, un tepat arī viņu iederīgie viņu guldīja Kluģi kapos. Viņa kapam tika uzcelts piemineklis.